Labdien! Mani sauc Jānis Mirķis, un šajā video pastāstīšu jums par gudras noliktavas moduli preču norakstīšanu. Šajā modulī jūs varat veidot uzreiz norakstīšanas pavadzījumu, kas tiek iesūtīta Horizonā. Moduļa labākās lietas ir tās, ka šeit jūs varat norakstīt preci arī ar konkrētu partiju. Un tas, ka šis dokuments iesūtās uzreiz un ir iespējams viņu izpildīt, tātad šī darbība veicot šo noliktavā uzreiz tiek fiksēti jau arī Horizon. Šajā video demonstrēšu jums, kā šo preču norakstīšanu veikt no Android telefona. Tātad no moduļu saraksta izvēlamies moduli norakstīšana. Augšējā labajā stūrī mums ir izvēle, kurā mēs varam definēt, ko mēs vēlamies šajā modulī redzēt. Īsti pastāstīšu arī par to, kādas ir iespējamās funkcijas šeit. Tātad mēs varam izvēlēties, vai mēs vēlamies rādīt partiju informāciju, vai mēs vēlamies vienkārši norakstīt preci. Ja mēs izvēlēsimies, ka mēs redzam partiju informāciju, tādā gadījumā mums aplikācija parādīs visas tās partijas, kurām ir atlikumi. Un otra lieta, ko mēs varam izvēlēties dažādas dimensijas, uz kurām mēs vēlamies šo preci norakstīt. Vai tas būtu kāds specifisks finansējuma postenis, vai specifisks objekts, kāds, teiksim, piesaistīts pamatlīdzeklim, vai struktūra vienība. Tātad šeit mēs varam definēt, kādu no dimensijām mēs papildus vēlamies aizpildīt. Un šeit labums ir arī tas, ka ir iespējams izvēlēties gan variantu, ka jūs aizpildat dimensiju visam dokumentam, gan, ka jūs aizpildat dimensiju katrai rindai atsevišķi. Tātad veicam savas izvēles un nospiežam podziņu saglabāt. Šeit es jums demonstrēšu, kā izskatās tad, ja ir partiju informācija, jo tas ir mazliet sarežģītās. Ja jums partijas nav izvēlētas, tad attiecīgi jums būs jāizvēlās tikai daudzums. Pirmajā aplikācijas logā izvēlamies noliktavu un mums atverās preču saraksts, mēs skenējam svītrukodu. Tātad noskenējot svītrukodu, mums aplikācija parāda dažādās partijas, kas mums ir atlikumā, un ja mēs vēlamies konkrēto partiju norakstīt, mēs atzīmējam ar ķeksīti pie attiecīgās rindas, ka mēs vēlamies norakstīt tieši šo partiju. Standartā aizpildās daudzums tieši tas pats, kas ir atlikumā, tātad jums varat norakstīt visu atlikumu. Ja ne, tad jūs varat veikt korekcijas un norakstīt tikai daļu no šī atlikuma. Un tādā veidā jūs varat norakstīt arī 3 rindas no vienas nomenklatūras, piemēram, ar dažādām partijām. Ja mēs esam aizpildījuši visu, kas mums nepieciešams, apakšējā labajā stūrī ir bultiņu uz priekšu tālāk. Šeit mēs izvēlamies konkrēto dimensiju, kuru mēs vēlamies, un apstiprinam. Mums atkal atvērās skenēšanas logs, un mēs varam vai nu skenēt nākošo preci un norakstīt, atkal izvēloties partijas, vai arī aizvērt šo logu un nonākam pie preču saraksta, kuras mēs vēlamies norakstīt. Pārbaudam, vai viss izskatās pareizi, un apakšā labajā stūrī ir bultiņu uz priekšu pabeigt šo dokumentu. Šajā brīdī atverās PDF logs, kurā mēs varam izvēlēties dimensiju visam kopā dokumentam, tātad dimensiju, kas attiektos uz pilnīgi visām rindām. Izvēlamies. Mēs varam pievienot norakstīšanas mērķi, kas ir ielasīts no tā, kas jums ir definēti Horizonā. Izvēlamies vienu, varam pievienot piezīmes, kādu papildus informāciju, piemēram, lai grāmatvedim būtu skaidrs, kas tur notiek, un varam pievienot arī fotogrāfiju, piemēram. Ja? Tātad varam nofotografēt, piemēram, to preci, kas mums ir sabojāta, vai kurai ir termiņš. Ja mums uzņēmumā tas ir nepieciešams, tātad varam pievienot bildi. Un tā, ka šis ir izdarīts, apakšējā labajā stūrī poga iesniegt. Un šajā brīdī tiek izveidot norakstīšanas dokuments Horizonā sagatavas statusā. Tagad paskatīsimies, kā izskatās šis dokuments no Horizon puses un kur viņu atrast. Tātad atveram pavadzījumu saraksts, dokumenti noliktavu, pavadzījumu saraksts. Un redzam, ka šis norakstīšanas dokuments šobrīd ir ielasīts Horizon sagatavas statusā,
ieejam iekšā, pārbaudam, paskatīsimies, kur tā informācija ir aizpildīta. Tā dimensija, kas attiecās pilnīgi uz visām rindām, šī dokumentā viņa nav definēta augšējā info sadaļā, kas ir dokumentam, bet viņa ir definēta katrai rindai rindas sarakstā. Tātad visa informācija, uz kurieni šī prece tiek norakstīta, ir redzama rindas sarakstā. Šeit jūs redzat, ka ir izvēlēta kura dimensija. Un šeit jūs redzat pie pievienotiem failiem arī bildīti, ko mēs tikko fotografējām. Un pārbaudam, ja viss ir pareizi. Zem partija informācijas katras rindas jūs redzat, kad ir izvēlētā partija arī definēta. Un, ja viss ir pareizi, mēs izpildam šo dokumentu un saglabājam. Un šī brīdī tad prece ir norakstīta no jūsu noliktava atlikumiem. Paldies! Šī bija informācija par mūsu norakstīšanas moduli. Es ceru, ka jums šī funkcija būs noderīga. Veiksmīgu dienu!